Šorīt kopā ar plastikas ķirurgu Ansi Ģīli runājam par ķirurgu ikdienas darba ritmu. Labrīt, Ansi. Labrīt. Un, Ansi, kā tad sākas ķirurga darba diena? Pirmkārt runājam par rītiem, kad es neesmu radio. Ķirurga darba diena sākas radio. Sākas radio 7. Ķirurga darba dienā, lielākoties tā nedēļa ir iedalīta vairākās sadaļās. Ja pirmkārt ir ambulatorais darbs, jeb konsultācijas, ir ķirurģiskais darbs, kas paredz atrašanos operāciju zālē un šo te operāciju veikšanu. Un ir pacienta aprūpe pēc operācijām, kas paredz pārsiešanas, konsultācijas, dažādu izvērtēšanas pasākumu veikšana, kas var būt gan mērījumi, gan radioloģiski izmeklējumi un to analīze. Un, mana dzīve ir iedalījusies apmēram tā, ka 2 dienas nedēļā es operēju un 2 dienas nedēļā es konsultēju, un tā 5. diena viņa mainās. Viena nedēļa tās ir konsultācijas, viena nedēļa tās ir operācijas. Klau, tev ir kaut kādas tādas lietas, kuras tu vienkārši nevari sagaidīt, un no rīta pamosties un domā, jā, šodien man būs tas. Man patīk operēt, es teikšu atklāt, ka operācija dienas ir droši vien nedēļas gaidītākās dienas, bet, protams, ka viņas arī bieži vien ir neprognozējamākās, līdz ar ko no vienas puses interesanti, no otras puses tomēr tas nogurumiņš pēc viņām var būt drusku lielāks. Un cik daudz pacientus ķirurgs pats redz? Katru pacientu pirmkārt jau mēs redzam iepazīstoties jau pirmajā konsultācijā. Ja ir nepieciešams, piemēram, papildus izmeklējumi, tad pēc tiem mēs tiekamies atkārtot, ja ir tāda vajadzība. Tādu pacientus es redzu pirms operācijas, ja tas ir operācijas plānošanas mērījuma veikšana, marķējuma veikšana uz ādas, gan atkarībā no operējumā rajona, tas var būt guļu stāvoklī, stāvu stāvoklī, jo pilnīgi viss netiek izrēķināts tikai operācijas zālē, pacientam jau esot aizmigušam. Tas nav tā, ka tu ieraugi pirmo reizi, kas tam mums ir? Kas tad šeit ir? Ko pusi jāoperē? Jā. Un, protams, tā ir pati operācija, tā ir pacienta apskate operācijas dienā pēc operācijas, kur mēs paskatāmies, kā šis pirmais laiciņš ir pagājis. Un noķeram pacienta pašsajūtu, noķeram sāpes, mēģinam sākt visu nepieciešamo ārstēšanu, lai viss pārējais paiet pēc iespējas komfortā. Tad tas ir nākošais rīts, kad pacients dodas mājās. Un tālāk tipiski tas ir nedēļa, mēnesis un gads pēc operācijas. Tad ritīgi tur rūpi. Cenšamies sekot līdzi, jā. Pirmkārt pacientam, otrkārt arī pašiem saprast, kā iet mūsu veikto darbu turpmākais liktenis. Paldies, Ants. Paldies, Ants.